Čau, un te Renāte. Es stāstīšu, kā man gāja dziesmu svētkos. Protams, mēs dabūjām kartes. Mums sakarīt kartes. E-talants, lai mēs varētu pabraukāt. Tā. Mūsu bildi, lai mēs tiktu uz skolu. Uz Rīgas skolu. Čaku iela kaut kādiem. Mēs bijām šodien zooloģiskā dārza. 2 eiro, protams, maksājām. Tas ir nekas. Mēs bijām veikalā. Todien mēs palikam pa nakti 3 dienas. Pirmajā dienā mēs kā mazi bērni gribēja iet uz laukumiņu. Es vēl negribēju, bet nu labi, gāju. Sēdēju soliņā. Pārējie spēlējās. Arī 6. klasniece. Iedomājieties, tas ir šausmas. Vēl es varu stāstīt, mēs jau bijām muzejā, tur bija arī nofočēties un sūtīt mammām bildes vai tētim. Kam draugiem, kam grib. Tad mēs nofočējamies, tas bija ļoti forši. Mēs nofočējamies, tad mēs gājām, bija īsā televizori, mēriem spēlēt. Arī mēs palikām pa nakti, to jau, protams, mēs gulējām no 11. Es jau guļu dienos tikai sāku gulēt. Man tagad vispār nenāk miegs. Nu, protams, tā mazliet bija forši. Ne tik ļoti bija forši, bet nu mazliet tā. Tā. Bet bija normāls. Man labāk patīk, kad kāds aizdejot, protams. Pēc nevienam neatklāja, kad es dejoju. Tāpēc, ka es negribu man pamanīšu. Es netiks atklāt, kāpēc. Tikai draudzenes var zināt. Es nekad nestāstīšu. Mans draudzenes, kurš ir YouTube ar manīm, protams, viņš arī filmēs. Viņam jau pašām nav YouTube. YouTube ir, bet nav YouTube kanāls. Viņai nav pašām savs kanāls. Esmu Renāte. Šī man būs 3. vai 5. sērija, jo man būs dejas. Un mums ar draudzenēm būs liels koncerts ar dejām. Protams, cerams, ka jums patiks. Un spiežiet laiku par šo. Un cerams, ka jūs spiedīsiet laiku par dejām. Man un mana draudzene. Tā ir ļoti īpaša. Atā! Tiksimies nākamreiz un spiežiet laiku, ja jums patīk.